Lauksaimniekam taču jāzina, kā plānot gudri un ražīgi, kas notiek Latvijā un pasaulē, un uz kuru pusi skatīties rīt. Klausies vai lasi lauksaimniecības ekspertu ieteikumus Svedbank podkāstā par lauksaimniekam svarīgo. Tā ir. Lauksaimniecībā nekas pats no sevis nenotiek. Vienkārši ir jāplāno, lai iet bez aizķeršanās. Labdien! Esiet sveicināti kārtējā Svedbank podkāstā par lauksaimniekam svarīgo. Pie vadības pults šodien būšu es, Raimonds Miltiņš, un, protams, kā ierasts studijā, ir arī mans kolēģis Rolands Zeltiņš. Sveiks, Roland! Sveiki visiem! Nu, un šodien pie mums uz sarunu ir ciemos Aivars Metle Rozentāls no Baltika Agromašinerija. Sveiks, Aivar! Jā, labdien, sveiki! Šodienas tēma likumsakarīgi būs par un ap lauksaimniecības tehniku, tirgu, iespējām un, protams, arī izaicinājumiem, ko sagādā lauksaimniekiem, tehnikas tirgotājiem un tā tālāk. Un pirmais jautājums, Aivar, kas ir BAM vai Baltika Agromašinerija tāds ikdienas klients? Vai tas ir, teiksim, liels graudaudzētājs vai arī mazs piensaimnieks? Kāds ir jūsu tas tirgus? Kā mēs vienmēr sakām, mums ir visi klienti svarīgi. Mēs varam piedāvāt pilnīgi visu un faktiski nodrošināt servisu visiem klientiem, bet galveno tiesa, protams, mums jāatzīst, ka aptuveni 80% no mūsu klientu loka tie lielie klienti, bet es viņus tik daudz nedalītu kā piensaimnieks vai graudaudzētājs. Mums viennozīmīgi ir jāuzsver arī, ka mums ir ļoti liels un ļoti labs kvalitīvs arī klientu loks, kas ir mežstrāde arī. Jo mēs esam jauka tip-top tomēr kompānija, un mēs arī tos klientus vērtējam arī ļoti augstu. Jā, bet ja atnākam atpakaļ, vēlreiz mums ir piedāvājumā viss. Mēs varam maziem ar nodrošināt vai sveidu risinājums, bet jā, galvenokārt tie lielie saimnieki. Kā tev liekas, vai Latvijā vispār ir kāds lauksaimnieks, kurš varētu nezināt Baltika Agromašineriju? Es ceru, ka ne, jo varbūt vairāk tāpēc, ka mums ir mainījušies nosaukumi pa šiem 25 gadiem 3 reizes. Bet nē, es nedomāju, ka tāds varbūt kāds mūs asociē nedaudz savādāk, kā cits saka Kesko joprojām, bet mēs esam Baltika Agromašinerija. Mēs esam viennozīmīgi arī ļoti lepni šobrīd arī atrasties zem Dāņu paspārnē, ja mūsu arī īpašnieks ir no Dānijas, kas ir lauksaimnieku organizācija. Varbūt tev, Rolandi, ir kaut kas pie šī piebilstams, papildināms? Jā, es domāju, ka tas mums ir kopīgi. Es domāju, ka jebkurš lauksaimnieks Latvijā zina Baltika Agromašineriju, un tāpat jebkurš lauksaimnieks zina Svedbanku. Es arī ceru, un tāpat kā Baltika Agromašineriju sauc par Kesko, un tāpat Svedbanku bieži vien nosauc vēl par Hansabanku vēl joprojām. Tie kontu numurā joprojām ir haba. Jā. Tā ir, jā. Jūsu gadījumā, jā. Un klausās, ņemot vērā Eiropas Savienības to zaļo kursu un ar to saistījušos visus noteikumus, kas lauksaimniekam šobrīd jāņem vērā un jāiet līdz tam un jāievieš savā saimniekošanas praksē un tehnoloģijās, tad kāda ir kāda jūs redzat tā tehnoloģija tendence un jūsu partneru, kas ir jūsu tā kā tehnikas piegādātāji, no skatu punkta, kas ir šodien vai rītdiena, varētu teikt, jau tuvā nākotnē, tās no-till sējmašīnas, bezpilotu miglotāji, varbūt arkli jāuzguši pie sētas zālē. Kā jūs redzat šo visu? Vai un kad mēs sagaidīsim traktorus bez pilotiem? Šobrīd jau ir pieejami bezpilotu traktori, bet ne Eiropā. Bet, ja mēs skatāmies tieši lauksaimniecības, tieši kā augstnes apstrādi. Bet manā skatījumā mums ir viens ļoti svarīgs aspekts. Latvija, mūsu tirgus ir mazs, vispār Baltijas tirgus ir salīdzinoši mazs. Un, ko es teiktu, mūsu klienti ir ļoti unikāli, jo viņu izvēle nav viegla. Kā es minēju, ir no-tills, tad ir strip-tills, ir minimāla augstnes apstrāde, aršana, bezaršana, mums pēc būtības ir viss, un kas ir mums ļoti būtiski uz šo augstnes, vai pēc tam tā pieejamā lauksaimniecības zeme, kas mums ir. Kā mēs zinām, mums atšķirās Latgalē varbūt viena raža, Zemgalē otra, Kurzemē nākamā un tāpat arī Vidzemē. Un tomēr tam lauksaimniekam ir jāspēj pielāgoties, viņam jāspēj ir
sabalansēt arī augu saku. Ja, un, es personīgi neslēgtos uz vienu no tehnoloģijām, kura būs dominējošā, jo arī šis gads ļoti labi parāda Lietuvā, ka nav tā kā viena un super un unikāla, katrai savu plusu, savu mīnus. Ja mēs skatāmies no mūsu puses, mēs šī iemesla dēļ pagājušajā gadā paplašinājām savu klāstu. Mēs noslēdzām līgumu ar Betnāru, čehu ražotāju, kas ir ģimenes uzņēmums, tēvs ar 2 dēliem. Un ļoti, ļoti, ļoti attīstās šobrīd, un pieņemsim, jūs redzēsiet visus jūs minētos nosauktos, dažiem varbūt svešvārdus, no-till, strip-till. Viss šī veida arī mašīnas izgājuši šobrīd arī ir tests, un pilnīgi viss būs pieejams un redzams arī agritehnikas izstādē ar ļoti, ļoti interesantiem jaunumiem. Un tā vēlreiz atgriežoties pie tā klienta, piemēram, portfeļa, ja, tā portfeļa, tā var pateikt tā, ka, atkal mēs varēsim piedāvāt visu, sākot no minimālās augstnes apstrādes, beidzot ar no-till un viss arī, kas pa starp ir. Ja. Tā kā mēs to varam lepoties. Ja. Labi, bet ja atgriežamies pie tā jautājumu, ko partneri saka un vai tas vispār Eiropā kaut kad būs iespējams, kad traktors brauks bez pilota? Bez pilota traktora viennozīmīgi būs. Vairāk jautājums ir tieši par homologāciju, un tas ir, kā viņš pārvietosies pa ceļu. Jo, ja jums jāsāk viņš vizināt pa ceļu un atkal tam cilvēkam jābūt klāt sevišķi tie mazie lauki, jautājums ir par racionālo izmaksām. Jo beigās mēs atgriežamies tikai un vienīgi pie darba spēka un pie izmaksām. Viņi būs. Latvija arī šobrīd strādā, pieņemsim, starp rindu kultivēšanā. Ir CS pusē, mazs saules robotiņš, pats redzēt dzīvē, ļoti interesanti, amizanti skatīties no zaļuma, kā viņš strādā. Bet vēlreiz atgriežamies pie homologācijas. Otrs, es uzskatu, ka viņš ir ļoti efektīvs un ļoti racionāls ar risinājumu. Šobrīd arī varētu būt arī tieši uz dārzeņa audzēšanu, jo tur tā intensitāte pavisam cita ir. Jā. Un pieņemsim, ja mēs skatāmies nedaudz atkāpīt uz grupu, mēs pavisam nesen noslēdzām līgumu ar tādu Aksīdu, kas ir bezpilota traktors, ražo Nīderlandē, un šobrīd noslēdzām līgumu jau Dānija, Norvēģija un Zviedrija, un viennozīmīgi nākotnē paplašināsimies arī viņai Latvijā. Tas ir risinājums. Ir risinājums augstnes apstrādēji, bet tur ir jāievēro ļoti, ka tur jebkurš katrs arī agregāts nederēs. Jo ļoti svarīgi ir skatīties līdzi, lai nenotiek tā saucamā agregāta bloķēšanās. Tas var būt tikpat labi augu atliekām, ja? Jo tomēr cilvēks to redz. Ja tā ir sēšana, kā piemēram kukurūzu sēšana, tas darbs ir salīdzinoši vienkārši jāliek programmu un brauc. Ja? Ja kas vēl mums ir jāievēro mūsu reģionā, ja sevišķi mēs pastamies kaut kādu Kurzemi, Latgali un Zemgali, mums tā lauka konfigurācija ļoti bieži ir liels saimnieks, un viņam vidēja lauka izmērs 5-7 hektāri. Ja tas lauks ir jāmaina dienā ar tādu agregātu reizes 5-7-8. Jautājums atkal, mēs atgriežamies atpakaļ pie cilvēciskā resursa, viņš tāpat būs vajadzīgs, ja, bet mēs atgriežamies atkal pie izmaksām. Tas vienmēr visur. Ja. Tad jautājums par to aršanu. Mēs šodien redzam, ka daudz saimnieki iet ārā no aršanas, bet tāpat laikā redzam, ka saimnieki atsāk atkal art. Ko Roland, tu esi novērojis pa visu Latviju braukājot? Jā, Raimond, tu paņēmi tieši to frāzi, ko es gribēju teikt, jo tev jautājumā bija, vai ērkli stāv pie sētas, bet tiešām šogad ir saimnieki, kas jau 100 hektāru atkal ar. Tur iemesli ir dažādi. Kādam varbūt iemesls ir augu seka, kas varētu būt izteiktāk, bet nav tik izteikti, un tāpēc bez aršanas tu nevari. Citiem tie lauki ir pārāk sabalīvēti. Ļoti interesanti, ka pēc 7 gadiem atkal saimnieks ņem piekabina ārklu un sāk kārtu tiešām daudzus hektārus. Tas atkal galīgi neiet kopā ar zaļo kursu un ar oglekļa iznesiem, ko mēs gribētu redzēt. Un par tām tehnikām, bet mums jau, man liekas, arī likumdošana Latvijai jāsakārto, lai tas traktors brauktu, jo viņš jau ir pārāk liels, lai viņš atrastos viens pats bez vadības. Tur Eiropā jau vēl regulējums, manuprāt, vēl ir pie tā jāpiestrādā. Es arī pirmkārt teiktu, ka, ja mēs skatāmies Latvijas likumdošanu, mums būtu nedaudz jābūt arī pateicīgiem par likumdošanu, kā tā ir, piemēram, uz gabarītu, negabarītu tehniku. Jo tik cilvēcīgi, cik Latvijā šobrīd ir apstākļi tieši, ka mēs varam braukt, izņemt atļauju, un kas ir normāli lauksniekam no lauka uz lauku pārvietosies, piemēram, dubultritiņiem, 4 metriem. Jūs daudz kur Eiropā to neredzēsiet. Ir pat Eiropā, pirms te pašā Vācijā ir reģioni, kur 3 metri griezti. Pat svars ir noteikti griezts, un mēs ejam līdz tādiem faktiski absurdiem, ka mēs liekam apakšā papildus riepas, kas redzēts Vācijā tikai dēļ zem atsvaru, lai dabūtu papildus atbalsta punktu, kas, protams, ir pamatojums, ir
izskaidrojams. Ja. Bet Latvijas lauksaimniekiem, protams, no tāda viedokļa mums jābūt pateicīgiem. Bet nākot apkārt vēlreiz tās aršanas, man sanāk daudz braukāt riņķī. Tikko pagājušajā nedēļā bija līdz poļu kolēģiem aizbraucis, kas mums vēl viena valsts ir. Un es teiktu, sevišķi tur, kur ir reģioni, mazie lauki, mazās saimniecības, tik daudz, cik ir aparts šoruden, arī aiz Lietuvai nedaudz braucot cauri, es biju nedaudz pārsteigts. Es patiešām biju nedaudz pārsteigts, es negaidīju to, un es speciāli izbraucu tādu līkumiņu, tuvāk Ļeņingradas robežām vajadzēja līdz Poznaņai, tā no otras puses tāda speciāla līkuma, kad laika ziņā bija tāds pats tieši redzēt to nevis autobānu un skriet tā kā trakam, bet kā notiekās, kas ir laukiem, kas viņiem, ļoti, ļoti interesanti. Saimnieki Latvijā vēl šobrīd ārklus pērk? Ļoti maz. Ļoti maz, jo tie, kam vajag kādus laukus savas kārtībā, viņiem visiem tas ārklus mājās ir. Nomainām dilstošās daļas un braucam. Tas ir ekonomiski, ir daudz pamatojamāk. Bet aršana ir daudz, kur, kāpēc viņi izmanto, kā jūs minējāt, kāds lauks jāsakārto. Vienkārši viņš jāsakārto ir, bet tendence ir skaidra. Tendence lielām saimniecībām viņiem nav laika arī ārt. Ja, un tas mums arī mūsu reģionā, diemžēl, bet tās dienas uz sēju, uz kulšanu, tie koridori baigi varās ciet šobrīd. Jā. Labi. Un šodienas tāds visiem lieliem, maziem uzņēmumiem, saimniekiem un visās nozarēs principā ir tas jautājums tā ilgtspēja. Ko jūs un jūsu partneri, ražotāji, tehnikas piegādātāji, visi, ko jūs savā ikdienā ražošanā šodien jau darat, kas ir tās lietas, lai jūs parādītu arī tiem saimniekiem, kas no jums pērk un visai pārējai sabiedrībai, ka jūs ejat tajā virzienā un domājat par to nākotni, vidu un klimatu? Es vairāk runāju šajā gadījumā par mums pašiem, nevis tik daudz par piegādātājiem. Protams, ka viņi arī strādā, piemēram, kā Klāss savu 100 gadu, kas ir 10 gadu atpakaļ, ka vēra vaļā savu ofisu. Viņiem jau tajā laikā, jau bija enerģijas savākšana no datortelpas, no serveriem, lai apsildītu ofisu. Kā piemērs, tas bija 10 gadu atpakaļ jau. Ko mēs darām no mūsu puses? Mēs viennozīmīgi investējam jaunos centros. Mēs veicām arī pilnus enerģijas auditus, lielu darbu tieši skatīties, kā arī, piemēram, skatīties no tāda viedokļa. Piemēram, Jelgavos aizbrauksiet, redzēsiet, mums viņi visi ir uz siltumsūkņiem. Visos jaunajos centros, ko projektē, šis jautājums ir numur 1. Tas ir apkur, tie paneļi, nākotnē arī elektroauto uzlādes vietas. Viennozīmīgi arī mūsu kolēģi strādā pie tā, izvērtē, kurā brīdī būs tas mirklis, ka būs patiešām arī kā darba auto jāpāriet uz elektroauto. Mēs ļoti tam sakojam līdzi. Un kā jaunums pēdējais ir, piemēram, mums ir grupā tieši pa ilgtspēju. Tieši tikko no septembra sāk strādāt kolēģis, kas ir Tānijā, kas tieši atbild un reportē tieši uz grupu. Tieši visā grupas ietvaros. Un grupa ir uzlikusi mērķi samazināt emisijas un visu saistošo. Un pieņemsim 26. gads, ja nemaldos, pret 20. gadu, nevis kā daudz skatās, 10. gadu vai ko, bet pret 20. gadu tas mērķis bija, man jāapstāsta, bet bija nemaldos 30%, un uz 30. gadu tie bija 50%. Tie ir ļoti tādi izaicinoši skaitļi, bet, cik es zinu, visi iet patiešām pēc plāna un par ko mēs varam lepoties. Jā. Labi, un ņemot vērā izmaiņas Eiropas Savienības atbalstos tehnikas iegādēji, lielāmas tehnikas, traktori un kombaini. Kāds šobrīd saimnieks izvēlās, pēc kā viņš vadās pirkt šodien jaunu? Ir ļoti daudz dažādas klientu grupas. Ir klienti, kam vienkārši esošās mašīnas ir nokalpojušas, un viņiem nav daudz izvēles, viņiem jāveic faktiski ekonomiskais aprēķins, vai viņiem izdevīgi investēt esošajā mašīnā, viņu remontēt savas kārtībā, vai, pieņemsim, viņu nomainīt pret jaunu. Tas ir viens. Protams, ka ir klienti, kas ļoti pievērš uzmanību tādām lietām, vairāk izvērtē kādas opcijas, tāpat kā jūs mašīnu pērkat. Un tas ir jautājums, vai vajag to ādas salonu vai nevajag pēc mašīnas gadījumā. Protams, ka prioritāte šobrīd ir mūsdienu tehnoloģija. Tas ir GPS sistēma ar RTK signāliem, ar 2 cm precizitāti, kas ir ļoti, ļoti pamatoti. Bet vairāk es šobrīd teiktu, tehnikas iegādē ļoti ieslēdzās racionālais. Un šobrīd vairāk tas ietekmē tieši tas, kas notiek mums graudkopīni, tāpat tām piena cenas. Mēs ļoti labi zinām, kas notika šo pavasaru ar minerālu mēslu cenām.
ka daudzi klienti centās pasargāt sevi, bet, diemžēl tās cenas, viņas ļoti krasi mainījās, un, protams, viņa izmaksas daļa ļoti pieauga, un graudu cenas tam nesekoja līdzi. Ja graudu cenas lejā, rapšu cena lejā, ostas, mēs zinām, ir pilns jautājums, ar ko. Un tā situācija ir, tirgo ir tāda, kā viņa ir. Mēs viņai pielāgojamies, bet ko es vēl šeit pieliku klāt, vienu mazu citu lietiņu, ja mēs aizējām, pieņemsim uz lietoto tehniku, kas ir ļoti svarīgi, mēs šobrīd esam vieni no retajiem, kas patiešām atpērk lietoto tehniku no saimnieka. Ko mēs nodrošinām salīdzinot ar citiem, mēs katrai tehnikas vienībai, kurai vērtība ir virs 10 000 eiro, mēs sūtam, investējam savus cilvēkus, mēs sūtam, veicam defektāciju. Un ļoti bieži jūs saņemsiet defektācijas kaut kādām 8 lapām, ļoti detalizēti, visiem mezgliem punktiem, un mēs šo arī dodam jaunajiem potenciāliem klientiem, lai viņi var izvērtēt, lai nebūtu kaķis maisā. Jo arī paši gadus 10 apkārt esam apdedzinājušies, un tās ir pēc tam savādāk ir atkal izmaksas, mēs esam apkārt izmaksām, un noteikti, ka mums klients ir svarīgs, ja, un mēs viņam gribam piegādāt to, pa ko viņš ir samaksājis. Un godīgi. Ja. Kas šodien notiek tehnikas tirgū? Viņi noliktavas ir pārpildītas ar jaunu tehniku, viņas neiet ārā, nepērkt saimnieki. Kas ir ar cenām arī darās? Viņas paliek dārgākas šīs tehnikas, lētākas? Kāda ir tā situācija? Cenām grūti ir pateikt, kas ir dārgāks, kas ir lētāks. Šobrīd cenas faktiski kāds viņas citāds viņas ir. Ja? Noliktavās tehnikas, es domāju, ka visiem ir pietiekošā apjomā, to būtu pareizi tā teikt. Es domāju, ka vairāk ir izaicinājums būt mazākām kompānijām, bet šobrīd jau iet runa par noliktavu arī finansēšanu. Jautājums kāds, kuram kāds līgums ir. Tas ir varbūt daudzās vietās kaut kur izaicinājums, bet tehnika ir, tehnikas aprite notiek. Tirgus līdz pat, piemēram, es pats sekoju līdzi ne tikai Latvijas, bet 7 valstu tirgumu tieši ar traktoriem. Ja mēs skatāmies tieši, piemēram, Latviju, ko es varu pateikt, ka tirgus faktiski nav daudz mainījies. Jā, augustu mēs redzam, varbūt pirmo tādu, kas ir aizgājis lejā. Tieši atbraucot šurpām pastījos VTOA reģistrācijas datus tieši online sistēmā. Septembris arī pagaidām izskatās, tā maigi teikts, interesants. Jā, redzēsim, kas notiks tālāk. Ja? Bet par cenām es teiktu, ka viss, kas ir tagad, tas, kas ir, jo neviens pēc būtības par jaunām cenām neko nepērk. Viss ir mašīnas, ir pasūtīts, ir Covid efekts, kara efekts, jā, mašīnas, kas ir garajām piegādēm, viņš šobrīd ir piegādāts vai tiek piegādāts, tas cenu līmenis arī tirgu ir. Jā. Bet principā piegādes ķēdes tagad ir stabils. Piegādes ķēdes ir stabilas, ir joprojām komponents, ja piemēram pusotru gadu atpakaļ, 2 gadu atpakaļ bija galvenā lieta bija elektrolietas, tad, piemēram, joprojām mēnesi 2 atpakaļ bija hidrolikas detaļas, kā hidrocilindri. Mašīnu var saražot, bet nav hidrocilindra, ko viņi salocīt, pacelt vai nolaist. Jā. Tas ir tāds, viena lieta sakārtojās, nākamā ir vietā. Jā. Un, ja mēs skatāmies no ražošanas viedokļa, arī mēs zinām, kas mums notika ar inflāciju. Paldies Dievam, viņi šobrīd stabilizējās. Jā, bet mēs neesam vienīgi. Protams, ar tādiem skaitļiem rets valsts vēl bija, bet tas, protams, ietekmē pilnīgi visur ražošanas izmaksas. Un, ja mēs skatāmies par ražošanu, viena tāda interesanta fenomenāla lieta ir notikusies, ja jūs paņemtu, piemēram, Baltijas ražotāju to pašu piekabē, kuras ļoti populārs mūsu reģionā, un es domāju, ka viņas labas piekabes ir, mēs arī paši pārstāvam šobrīd Lietuvā, viņu tā cena vairs šobrīd daudz neatšķirās no, piemēram, Vācijā ražotas. Mēs šobrīd pārstāvam Flīgalpu, ko mēs esam ļoti, ļoti lepni, Bavārijas produktu, arī ģimenes uzņēmumu, un mēs šobrīd varam piedāvāt piekabi no Vācijas, no Bavārijas, faktiski aptuveni par to pašu vai nebūtisku atšķirību, kas varbūt ir uz transporta rēķina. Jā, tā kā tas inflācija un darba spēka izmaksu pieaugums, viņš tomēr darīs savu. Ja? Roland, tev kaut kas piebilstams par cenām, par efektivitāti? Es domāju, redzot, cik mēs varam nokult no viena lauka, tad mums pēdējā laikā bieži vien ir pie tām dārgajām tehnikām, saimniekam izaicinājums viņu nofinansēt, jo tā tehnika, tas pats kombains ir kļuvis pēdējo 10 gadē, gandrīz 3 reizes dārgāk, bet no tā lauka jau tas kvieši maksā tik, cik viņi maksā.
un nokult, esam iemācījušies kādu tonu, pusotru vidēji no hektāra valstī vairāk nekā, 8 gadus atpakaļ. Tā kā tas spiediens uz naudas plūsmu dēļ tehnikas cenas ir jūtams. Jā, bet to nevar ņemt tā vienkārši. Nevar ņemt, kā es smējos, modeļus uz mašīnas sāna, ka nomainījies pirms viens cipars, liekas, ka tas pats tikai facelift. Tā gluži nav. Ļoti, ļoti mainās tehnoloģijas, un, piemēram, mašīna, ko jūs nopirkāt to pašu kombainu 5 gadus atpakaļ, piemēram, ar identisku dzinēju jaudu. Šodien tāda pati mašīna, mainot tehnoloģijas, mainot pāris un mezglas, plus efektivitāte, tas ir jaudas piedziņas veids, jā, tieši primāri ne vai kā. Tā mašīnām ļoti bieži efektivitāte ir augusi par 20–25%. Ļoti daudz ko tieši panāk ar elektronikas, uz elektronikas rēķina, lielā datu bāze, kas viņā ir iekšā, un viņa tā mašīna pielāgojās uz katru metru kulšanas. Un, ja mēs no tā viedokļa skatāmies, tad es teiktu, ka no bankas puses jums ir obligāti jāizvērtē, kādas tehnoloģijas ir mašīnai, jo tas klients, varbūt, kas investējis nedaudz dārgākā tehnikā, viņš, piemēram, varbūt nokuls pārtikas graudus, paspējas pirms lietus. Kā mēs šogad redzējām, uznāca lieti. Ja? Piemēram, Zemgalē ražas, es uzskatu, bija ok. Bet ļoti daudz ko sabojāja mums patiešām to, ka mums no normāla grauda, kā viņi jau teikt, no pārtikas grauda, ja, ka viņi pārdod uz labdarību. Ja. Tad man interesants jautājums par tehnikas otrreizējo tirgu, kas ir lietotās tehnikas tirgus. Kā jūs prāt, tas pircējs ir tas, kurš nevar atļauties nopirkt to jauno tehniku, kam ir jāpērk. Vai tas, kurš tomēr māk skaitīt naudu? Kā jūs tas novērojums ir tirgo? Es nezinu, pie kā man sevi pieskaitīt. Es savā dzīvē nopircu tikai vienu jaunu mašīnu no salona. Māk skaitīt naudu droši. Nezinu, vai tā ir demo mašīna bijusi vai kas. Bet jau ka var atļauties. Lauksaimniecības tehnikas tirgo ir klienti, kas vienmēr pirks lietot vai mazlietot vai ar salīdzinoši mazu stundām. Mēs redzam klientus, kas arī pērk mazlietot tehniku, piemēram, no Anglijas, kur viņi iepriekš ir bijusi nomas biznesā, un tai nopērk un eksploatē šeit. Ir ļoti, ļoti dažādi. Jo, protams, pērkot lietot tehniku, tas ir tas iemesls, kāpēc mēs patiešām ļoti spēlējam ar atvērtām kārtīm. Mēs klientam dodam, piemēram, ja jūs finansējat lietot tehniku no mūsu tehnikas parka, jūs varat būt patiešām droši, ka tā mašīna ir pārbaudīta, un ja viņai kaut kas ir, piemēram, jāiegulda, tas klientam tiks parādīts. Tas nav tā, kā no SS jūs nopērkat un viss. Mūsu gadījumā tas tā nav. Bet tās ir vienkārši klientu grupas, un it sevišķi, ja mēs skatāmies, pieņemsim, vidējo saimniecību, viņām ļoti bieži ir nerentabli pirkt lielajaudas tehniku, kur ir domāti, piemēram, 200, 300, 400 motorstundām gadā. Un nopērkot lietot vai mazlietot, vai viņi iznākos cauri mūsu rokām, mēs esam veikuši pilnu defektāciju. Es domāju, ka tas ir ļoti racionāls risinājums, un es tādu saimniecību, bet es apsveicu, domāju, ka tas ļoti, ļoti pareizi. Lielām saimniecībām atkal otrādi ir. Viņām savādāk ļoti ātri no naudas plūsmas jāņem ārā. Jauna mašīna tomēr ar garantijām ir, un viņi var ielikt viņu bilancē, kā kurš, piemēram, jau kombāniem mēs redzam, ka jau ir 10 sezonas brauc, vairs nebrauc 5 vai 7. Jā. Tās lietas, kas mainās vairāk. Tad man viens no pēdējiem jautājumiem. Kā mūsu lielais jūsu flagmanis saucamais klās mūs šeit Baltiju, Latviju uztver? Mēs esam kaut kādi mikrobi tirgus ziņā, vai tomēr mēs kaut ko viņiem nozīmējam? Mēs nozīmējam viennozīmīgi, jo klāsts kombains, piemēram, pēc tirgus daļām ir tuvu 50% tirgus daļas no 40 plus un uz augšu. Tas ir bijis faktiski visus gadus, kopš mēs viņu pārstāvam. Tas pats ir pašgājies malcinātājiem, un ir tāda unikāla situācija ar traktoriem, kur jau mēs esam 5 gadus. Pagājuši gads bija vairāk no kādiem 110 tirgspēkiem, bet arī mēs laikā esam tajā numura 1 vai ap to pirmo pozīciju. Un viņi, protams, mūs izmanto ļoti bieži šobrīd Baltijas reģionu vispār kā tādu. Daudz, kur mēs redzam, ka izmanto kā piemēru, ka viņi var, viņi dara. Bet, ja mēs runājam par tiem mikrobiem vai nē, mēs viennozīmīgi neesam. Varbūt citos gadījumos to varētu attiecināt, kāpēc. Jo mēs kā Dēniša agrogrupa, kur mēs klāstu pārstāvam 7 valstīs, mēs spējam atšķirībā no gada, bet mēs faktiski paņemam līdz 10% no rūpnīcas ražošanas. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti liels rādītājs priekš viena liela, stabila sadarbības partneri. Ja? Gan traktoros, gan kombainos mēs esam patiešām viņiem ļoti, ļoti svarīgs.
nozīmīgs spēlētājs un, piemēram, ļoti daudzas lietas viņam vērā, kā vienas, piemēram, minēt, piemēram, ir tāds klāts Axion teratrakus ķēdēm. Pirmajā gadā, kas bija 19. gads, uz Eiropu iedeva, nemaldos, 5 vai 7 mašīnas. No viņām 2 bija Latvijā. Viņas testējās Latvijā, viņi bija klientiem ar līgumu, nomas līgumu iedots, un ļoti daudz tādas maziņās lietas viņas tika pēc tam no mūsu inženieri rādīja, pierādīja apstākļus, un viņas tika sērija veida ražošanā palaist. Un kas ir mūsu lepnums un gods, ka mūsu inženieri arī tik ir spēcīgi, ja, un rūpnīca patiešām to ļoti novērtē. Tā kā mēs esam viņiem svarīgi, un noteikti, ka tādi būsim ar turpmāk. Jā. Tas ir apsveicam, jā. Tas nozīmē arī mūsu Latvijā. Mums strādā ļoti labi menedžeri, kas spēja izsist tādas lietas priekš mūsu saimniekiem un pierādīt mūsu lielajā Eiropā. Jā. Mēs strādājam cītīgi, un es domāju, kas ir vēl varbūt tā kā mūsu reģions ļoti strauji jau uz visu. Mums varbūt tāda, nezinu, kādreiz mēs varam sevi saukt šis vecums joprojām par darba holiķi. Un ja mēs braucam uz to sapulci pie piegādātāja, viņi zina, ka mēs vienmēr būsim sagatavojušies ļoti akurāti, un nebūs faktiski jautājums, ko mēs nevarēsim argumentēt, parādīt un pasniegt. Un tādā veidā, protams, tās sarunas ir daudz kvalitīvākas visos līmeņos. Viņi respektē, un viennozīmīgi no tā ieguvējs ir klients. Un arī jūs kā banka esat ieguvēji, ka jūs finansējat, jo tā mašīna ir daudz likvidāka. Ja? Nu, un kā pēdējais jautājums? Bija jau pēdējais, nebija? Tas bija viens no pēdējiem, šis ir pēdējais. Ko jūs gribētu, ko jums vajadzētu, ko jūs dzirdat no klientiem, no sadarbības partneriem, kas jums būtu jāpilnveido, jāuzlabo, lai jūs būtu vēl labāk? Mēs viennozīmīgi vēlamies būt daudz efektīvāki. Un ko mēs darām, ir sevišķi pēdējā gadā, pirms tik daudz, ka mēs esam pielikuši sevišķi servisā, tas noteikti ir apsveicami, un kolēģiem jāsaka paldies, visa komanda, kā iesaistās viens otru atbalstu un palīdz. Bet ko mēs darām arī apakaļ pilnspējas un vispār pie klienta, lai mēs būtu tuvāk klientam, lai mēs būtu efektīvāki, lai mēs varētu ātrāk līdz viņam aizbraukt, vieglāk sasniedzam. Pirmais jaunums ir šogad Rēzeknes centrs tiks pabeigts, oficiāla atklāšana ir februārs, nākamais ir jau Zemē, un visi mēs skatāmies jau Kuldīgā, pilnīgi jaunu būvēt. Mums ir zeme iegādāta arī Valmierā. Un mums ir arī pietiekoši grandiozi arī mērķi un paplašināšanas plāni ar, piemēram, Jelgavā. Tas viss ir tieši, lai mēs būtu daudz efektīvāki un arī klientam to pakalpojumu, ko mēs sniedzam, lai viņš būtu kvalitīvs un varbūt to apkopu uztaisīt, piemēram, pusstundu ātrāk. Tas tomēr maksā naudiņu. Ja? Labi, tad tagad ir laiks, kad visi raži ir principā gandrīz vai tuvu tam, vai ir jau visi novākā, no kurā reģionā, kuram saimniekam. Īsais viena teikuma novēlējums saimniekiem uz ziemu, uz pavasari? Es saku, mans novēlējums, grūti būt novēlējumi, bet es domāju, viennozīmīgi tas darbs, ko dara mūsu lauksaimnieks. Nu, viņš ir līdzīgi, kā mēs kaut ko darām hokejā, izdarījuši tikko basketbolā. Viņš ir, es domāju, aplausu vērts, un tik ātri, cik mēs attīstamies, patiešām mans novēlējums ir turpināt attīstīties, nebaidīties no tām pašām investīcijām, ja tas viss ir pamatojams un argumentējams. Jā, tā kā, turpiniet tādā pašā garā, un es domāju, ka mēs nevienu valsti noķersim ne tikai sportā, bet arī lauksaimniecībā, ko esam izdarījuši jau. Jā. Paldies, Harri. Man 2 lietas. Viena lieta, ko es šodien dzirdēju, ka ir vairāk racionāli pirkumi, un tas ir ļoti labi, un tas ir apsveicami. Iespējams, ka ir apstākļi, kas to ir ietekmējuši, bet, ja būs racionāli pirkumi, tad saimnieks noteikti būs efektīvāks nekā līdz šim. Un otrs, tad, ko var novēlēt, turpināt sadarbību, kāda mums ir bijusi līdz šim, un šogad mēs viņu esam īpaši stiprinājuši savā starpā, un tā mums uz priekšu rokā droši vien jāstrādā. Labi, paldies, Aivar. Noteikti, jā, es tikai piekrītu. Sadarbība un spēcīgi partneri, tas ir daudz, kur ļoti tiešām tā ir panākuma atslēga kopējā. Tas tāds, kā mēs sakam, tas ir win-win tāds risinājums. Jā. Paldies, kungi, kā atnācāt, un uz tikšanos kaut kur pie saimniekiem, kaut kur traktordienās. Uz lauka. Uz lauka. Jā, īstenībā šogad ir pasaules čempionāts aršanā. Jā, tiekamies lauka. Tiekamies kaut vai tur, jā. Paldies. Paldies. Paldies, jā.